Jo tomēr šis notikums, uz ko mēs esam sanākuši kopā, ir laulību dievkalpojums. Un Efeziešu vēstulē 5. nodaļā ir rakstīts: Sievas, esiet paklausīgas saviem vīriem, kā tam kungam. Jo vīrs ir sievas galva, tāpat kā Kristus ir draudzes galva, būdams savas miesas pestītājs. Bet kā draudze ir paklausīga Kristum, tāpat arī sievas saviem vīriem visās lietās. Vīri, mīliet savas sievas, tāpat kā Kristus ir mīlējis savu draudzi, pats nododamies viņas labā, lai to darītu svētu, šķīstot ar mazgāšanu ūdenī caur vārdu. Sev savu draudzi sagatavodams cienīgu. Ārti, ja tu patiesi esi šo solījumu izteicis un tā ir tava nopietna apņemšanās savu līgavu un ņem par savu dzīves biedri, tad apstiprini to Dieva un klātesošo priekšā ar dzirdamu jā. Jā. Un, ja tu patiesi esi šo solījumu izteikusi un tā ir tava nopietna apņemšanās savu līgavaini ārti ņem par savu dzīves draugu, tad apstiprini to Dievu un klātesošo priekšā ar dzirdamu jā. 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 Dubults, jā. Gredzeni ir tie, kas gredzenu nepārtrauktību savā veidā simbolizē to, ka jūsu laulībai kaut arī ir sākums 20. jūlijas 24. gadā, tomēr tā nevajadzētu būt beigām. Līdz, protams, jūsu dzīve beidzās. Un tāpēc gredzeni ir tie, kas arī apstiprinās šo jūsu dotos solījumus vienotram, un tāpēc es aicinu, ka Ārti, ka tu vari uzlikt gredzeni savai sievai. Un arī tu vari uzlikt savam vīram. Kopā, jā, apliecināt. I can't let you go, baby. I just wanna tell you that. Nākam svētdien mēs pie jums uz pankūkām braucam, ja? Jūs skatīsieties tieši tā. All of my friends say
trouble, you best beware. And though deep down, I know I might be headed for teardrops